kādu laiku atpakaļ man bija ļoti grūti sadzīvot ar citautiešiem, jo mana pieredze bija veidojusies no sporta, no basketbola, kur mēs visi cīnījāmies par uzvaru, cīnījāmies Eiropas čempionātos, un man bija izveidojusies kaut kāda sajūta par to, ka itāļi ir tādi, lietuvieši ir vēl kaut kādi kretīni, krievi ir brutāli, serbi ir tur vēl kaut kādi mežoņi, tā tālāk un tā joprojām. Man tas viss bija izveidojies caur spēli, un, protams, ka katrai kultūrai ir kaut kādas savas iezīmes, kuras atraisās tajā brīdī, kad uz spēles tiek likta uzvara. Paiet laikam, sākot strādāt citā amplua, strādājot kā organizators, es sapratu, ka pilnīgi katrā nacionalitātē, katrā kultūrā ir cilvēki, ar kuriem mēs esam viens prāt, mums ir pa ceļam, mēs varam kopā ļoti labi strādāt. Un viss tās reizes, kad pat man ir tādi cilvēki, pret kuriem es kādreiz arī spēlēju šo pašu basketbolu, un šobrīd mums ir pilnīgi cits attiecības, citā līmenī, jo mēs esam mācījušies, mēs esam spēruši soļus uz priekšu, gājuši kaut kādu attīstības ceļu, un šī visa pieredze man liek domāt, ka man būs jums ko pastāstīt mācībās. Tiekamies, ar jums runāšu es, Raimonds Elbakens.